Šāda te platformiņa būs akumulātoram apakšā 8 ritentiņi pa kādi 4 eiro, 4 reiz 8,32. Un to plāksni 28 mm es nopirku Rumbulā. Woodpoint, laikam bija saucās tā firma, tāds angārs apmēram 13 eiro, 28 mm finieris un tur uzreiz arī pat nogrieza. 13 eiro tas ieskaitot visu griešanu. Nu tā, platformiņa būs gandrīz gatava priekš akumulatoriem. Pēdējo maliņu, šī būs priekšpuse. Nu, uztaisījuši to te platformiņu. Protams, uz galda viņu likt nevar. Viņa zemē jābūt, bet es gribu pamēģināt, vai tajos caurumos tās kājiņas iet iekšā vai neiet. Lai taisītu akumulatorus, vajag daudz spēka. Tā, vai tās kājiņas ies iekšā vai neies? Čiks. Man liekas, ka ieleca ļoti labi. Ieleca ļoti labi. Nu tā tad, ja var likt 4 vienu virs otras, 400 kg maksimums. Nu, ļoti interesanti. Es saliku to priekšējo paneli kopā, bet viss ir tā ļoti interesanti. Visas detaļiņas saliktas pa maisiņiem, katrs maisiņš nonumurēts, un man liekas, ka skrūves arī no katra pa vienai ir vairāk nekā vajadzēja būt. Ir instrukcija ļoti detalizēta par to, ko kādā secībā, kā skrūvēt, kā salikt. Es sākumā domāju, ka es vienkārši varēšu te bez instrukcijas salikt, bet nu nē, bija pāris lietas, ja, ko tomēr vajadzēja paskatīties. Nu, protams, ja vēlreiz liktu, tad viss skaidrs tur būtu. Tā kā tas apraksts ir ļoti tāds labs un detalizēts, un katra pozīcija no visām pusēm nofotografēta. Skaidrs, tagad mēs to šīnu pievienojam, pēc tam to šīnu un nākošo, pēc tam kabelīti piespraužam. Tā kā apraksts ir. Ko varu pateikt par šo te BMS-u? Tātad, piemēram, Dali BMS-am viņš pārtrauc šīnu pa mīnusu. Pa mīnusu, un viņš arī mēra strāvu pa mīnusu. Šīm te Seplas BMS-am izskatās, ka viņš pārtrauc akumulātoru atslēdz pa plusa šīnu. Te pārtrauc aiz savu drošinātē un iet ārā uz tām klemmēm. Tas ir viena atšķirība, ko es pamanīju ar Dali BMS-u. Un šuns viņiem ir pa mīnusu šīnu. Tātad šuns viņam mīnus šinā un pārtrauc viņš pa plusu. Un tās tādas nianses. Nu labi, ekrāniņš ir, viss te ir saskruvēts. Ļoti interesantas ir šīs te plakanās tās šinas, nevis ar kabelīšiem, bet ar tādām. Ko vēl? Es skatos, ka man palika vienā maisiņā. Te ir tāda sistēma, ko var to, ja piemēram tās kastes vairākas, tad var tā saspiest kopā, savilkt, lai viņas visa tā paka stingri turās kopā, bet par cik ir vītne kastē, es domāju, ka to stiprinājumus varēs arī vēlāk pielikt, ja nu gadījumā tiešām viņi būs vajadzīgi, ja tas tornis būs liels. Tā kā tas te paliek. Nu jā, visu uzminēt neizdevās, te pamazām tā saskrūvē. Nu, ļoti interesanti. Gatavs. Akumulātoru saliku. Tātad, kādi galvenie secinājumi pastāstīšu? Es iepriekš teicu, ka it kā 2 stundās var salikt viņu, bet nevar 2 stundās. Man visa diena pagāja gandrīz vai uz to likšanu kopā. Nu, kādas te tādas piezīmes? Kā es jau laikam teicu vai neteicu, otrā pusē tur atbalsts tiem akumulatoriem nav pa visu plakni, bet vienkārši tāds vertikāls stienis iet, vertikāls no horizontāls. Viņš atdurās pret to. Tas ir pietiekami vai nav pietiekami, nezinu. Tas austrālietis no off-grid garāžu, viņš kaut kādu alumīniju plāksni zāģēja te priekš tās atdures. Tad vēl kas ir interesanti, viņiem komplektā ir tāda samērā
poraina, man te palika 2 pāri, poraina gumija pašlīmējoša, kas ir paredzēta likšanai starp akumulatoriem. Tātad, acīm redzot, viņi uzskata, ka nevajag tik stipri saspiest, kā es to darīju, bet tāda samērā mīksta gumija, kas varbūt tomēr ļauj nedaudz staigāt tiem akumulatoriem. Un tā saspiešana šajā pusē, viņa arī tāda samērā neliela nosacīta ar M6 skrūvēm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sīkām skrūvītēm tiek savilkts kopā tikai. Tad, kas te vēl? 4 vietās viņš mēra temperatūru. Tas temperatūras mērītāji tieši uz pašām skrūvēm. Tā kā tas ir labi, tad BMS ir lietas kursā par burtiski pa visu temperatūru te. Tās akumulātora cēles no visām pusēm ir smuki izolētas, tur nekāds metāls nekas klāt neskarās, pat no augšas te ir pielīmēts tāds slānis ar gumiju. Vēl tad, kad viss ir saskrūvēts kopā un ekrāns neko nerāda, nevajag aizmirst te nospiest reset. Tas monitors ir samērā saprotams. Te var izvēlēties gan, viņš rāda tās spriegumu pa cellēm, gan temperatūru, par ietilpību un arī kļūdas paziņojumus uzrāda. Pa to šinu vēl neko neesmu mēģinājis slēgt. Un sprieguma testeri te neesmu mērījis, bet domāju, gan jau tur būs galos. Tā saliku.